Sveiki, mīļie! Šodien vēlos jums uzjautāt jautājumu. Vakar biju pasākumā un starp meistariem, vairākiem kursu vadītājiem, meistarklašu vadītājiem, ceremoniju vadītājiem, dažādu prakšu vadītājiem, speciālistiem, skolotājiem radās diskusija. Un nevarētu teikt, ka divas nometnes izveidojās, bet tādi diezgan stabili viedokļi par to, kā sevi pozicionēt sabiedrībā, parādīt sevi sabiedrībā. Un par šīs divas nometnes vai virzieni doma bija par to, ko rādīt sabiedrībai. Bija viedoklis, ka sekotājiem, sabiedrībai jārāda tikai viskaistākās lietas, jāliek visiedvesmojošākie raksti par ģimeni, jāliek ģimenes bildes, tikai vislabākais, skaistākais. Un tas pamatojums bija par to, ka ja tu sauc ciemiņus savā ģimenē, tad tu rādi viņiem viskaistāko, tu izmazgā māju, visus sāpos, pats sāģērbies, satais frizūras un arī šajos savos sociālajos tīklos rāda visu to glītāko un labāko par kādiem dzīves pārbaudījumiem, par kaut kādiem lūzuma punktiem, vispār nerunāt un nestāstīt. Viss ir skaisti, mežģīņaini un saldi. Un otrs viedoklis bija par, otra nometne bija tāda, kas domā, kurai es piekrītu, ka man vieglāk ir saplūst, vieglāk ir ieklausīties vai noderīgāk ir ieklausīties cilvēkos, kuri saka, jā, man bija tāda problēma, bet es ar to tiku galā šādi un šādi, vai es zinu, kā tas ir piedzīvot kādas lietas dzīvē, un tagad mana dzīve ir tāda un tāda. Man personīgi ir vieglāk, ja speciālists piemin savus kritienus, savas pārbaudījumus, kādus tiešām krīzes. Un es gribu pajautāt, kā ar jums, vai jums arī gribētos redzēt tikai šos cukurotos, mežģīņainos, fantastiskos, skaistos, glītos kadrus. Es nedomāju tieši par mani varbūt, bet vispār sociālos tīklos, kur jūs sekojat kādiem cilvēkiem, vai gan tā, jo es iedomājos, piemēram, ja ir sociāls tīkls, kas ir ar lozungu vai to pamatnodomu iedvesmot, es arī tādiem sekoju, kuri liek ļoti skaistas fotogrāfijas, dabas fotogrāfijas, ziedu fotogrāfijas, interjēra fotogrāfijas, un tur tiešām uzlādējos, iedvesmojos, man viņi ļoti patīk. Bet, ja ir runa par kādu skolotāju, treneri, tad man kaut kā gribas zināt arī par to cilvēku dzīves gājumu, domāšanu, un, ja es minu pati par sevi piemēru, vienkārši es negribu tā skaļi teikt par kādiem speciālistiem, varbūt kāds sapratīs, par ko ir runa, tad varbūt tas cilvēks jau ir aizgājis jau citā attīstības posmā, bet es vēl velku ārā kaut ko vecu, kādas lietas. Man pašai bija tā, ka man mocīja viens jautājums, un tāds, kurus neuzdrošinājos nevienam pajautāt, jo man likās, ka neviens nesapratīs, jo vispār tas ir kaut kāds šizofrēnija, kaut kas tāds, par ko vispār šeit nerunā. Un tād viens speciālists ielika informāciju par šo jautājumu, un es pie viņa aizgāju, jo man likās, kur es drīkstu atklāties, kur es drīkstu atklāti pajautāt, kā tur vispār ir. Un tas mani tā kā atbrīvoja. Jā, es pie šī speciālista aizgāju tikai tādēļ, ka viņš atklāja kādu šādu šķautni. Un pasākumā, kur es biju, arī cilvēks, kas runāja tikai par šo cukuroto pusi, ka tikai tas ir jārāda un tikai tā vajag sevi virzīt šajā sociālajā vidē,
Bet tad, kad šis cilvēks pastāstīja par savu ļoti nopietno dzīves pārbaudījumu, kuru vēl nav izstrādājis, tur vēl nav bijusi dziedināšana, tur tikai tāda, šobrīd cilvēks ir vienkārši nolicis maliņā, es par to nedomāšu, un tajā mirklī, es nezinu, vai tā ir visiem, varbūt tas tādēļ, kad man ir šī profesija palīdzošana, un man ir tieksme palīdzēt un līdzjust un izdzīvot, man patīk stāsti, mani aizrauj stāsti, un tajā momentā, ka šis cilvēks piemin šo dzīves pārbaudījumu, grūto, traģisko, manī pilnīgi atverās tāds, tevi arī ir kāda šķautne, kurai jūt, kurai ir, tāda jūtoša, dziļa, transformējoša, viņa vēl nav transformējusi šo cilvēku, bet tad, kad šī trauma, es ceru, tiks apstrādāta, izdzīvota, pieņemta, atlaista, šīs visas zaudējuma sāpes, man liekas, tam speciālistam būs vēl viena burvīga dimensija atklāsies, un man šis moments pievilka, jo sākumā man likās, tāda pa gaisiem vien čivināšana. Es nezinu, kurš to teica, kaut kur ļoti, ļoti sen, bet vakar atcerējos šo teicienu, kad visur vienradži un kā varavīksnes. Tāds iespējas man sākumā bija, un man likās, pilnīgi kaut kāds pūt un palaid, bet, kad stāstā ienāk dziļums, pilnīgi cita saikne šo speciālistu. Kā ir jums? Kā jūs jūtat, domājat, vai kā jūs, kurā mirklī jūs uzrunā kāds speciālists vai kaut kāds, speciālists tiešām, kāds jomas pārstāvis, varbūt arī speciālists ir īstais vārds, vai sabiedrībai ir alkas pēc šī tikai pozitīvā, tikai skaistā. Varbūt, ka es atšķiros, bet varbūt, ka nē. Man gribētos zināt. Droši rakstiet komentārus vai privāti, vai Telegram grupiņā. Kā jūs jūtat? Kad jūs jūtat saikni ar kādu speciālistu, meistaru, skolotāju, prakšu vadītāju? Tad, kad viņš liek tikai burvīgās bildes ar burvīgiem iedvesmojošiem uzrakstiem un skaistām mūzikām, skaistām reklāmām, tādām portretu bildēm par sevi vai ģimeni, vai arī kad reizēm atklāja tās grūtības, kas ir bijušas, varbūt kuras ir. Jā. Vēl uz nobeigumu ienāca tikko prātā doma. Man liekas, tas ir spēcīgs cilvēks, kurš var atklāt. Jā, es tam tagad eju cauri, jo tā ir tāda vēl neizsāpēta sāpe, vēl neapstrādāts dārgakmenītis. Un šeit es gan nedomāju, ir tādi cilvēki, kas liek ļoti traģiskas lietas par sevi, ļoti personīgas. Ienāca piemērs, no paziņa loka. Tas, laikam, man atkal ir pa daudz, tad man liekas, ka es tādā intīmā jau zonā esmu cilvēkam neviļus tikusi caur sociālajiem tīkliem. Tas tā kā es tā jūtu, ka ir kaut kur tā robeža, kaut cik būt atklātam, cik stāstīt par saviem pārbaudījumiem. Jā. Tādas šodienas pārdomas, vispār vakardienas, un es vakar jau zināju, ka es labprāt ierakstītu šādu video. Un ļoti gribu vēlos un augstu dzirdēt jūsu viedokļus, pieredzes. Atā!